Kukurūzas hibrīda izvēle. Kukurūza dod augstas ražas un nodrošina skābarību ar augstu enerģētisko saturu. Tādēļ arī Latvijā šī dienvidu auga audzēšana ir arvien izplatītāka. Viens no kukurūzas hibrīda izvēles kritērijiem ir kukurūzas agrīnuma rādītājs – FAO skaitlis. Latvijas klimatā vairākums izvēlas audzēt agrīnos hibrīdus ar FAO līdz 200. Bet pieredze rāda, ka arī vēlīnāki hibrīdi ar FAO 240 dod labas ražas. Lielākās platībās optimāli būtu kukurūzas sējumus kombinēt, sējot no ļoti agrīniem hibrīdiem ar FAO zem 190 līdz vēlākiem ar FAO 200 līdz 230, tādējādi pagarinot kukurūzas novākšanas periodu. Kas jāzina par kukurūzas sēju? Kukurūzas optimālais sējas laiks Latvijā ir māja pirmajā dekādē. Tomēr, pateicoties plašajam hibrīdu klāstam, sējas laika intervāls svārstās no aprīļa beigām līdz pat jūnija beigām. Jo agrīnāks hibrīds, jo īsāks laika periods būs nepieciešams līdz gatavības sasniegšanai. Sējot jūnija beigās ļoti agros hibrīdus, FAO 130 līdz 140, ir iespējams novākt ražu septembra beigās, oktobra sākumā ar sausnes saturu ap 28 līdz 30%. Jo vēlīnāks hibrīds, jo ilgāks laiks nepieciešams kvalitatīvas ražas ieguvēji. Tas nozīmē, ka vēlīniem hibrīdiem nepieciešams agrīnāks sējas termiņš. Kukurūza sāk dīgt, kad augsnes temperatūra ir vismaz 8 līdz 10 grādi pēc Celsija. Jo agrāk iesēta kukurūza, jo ilgāks laiks var paiet līdz sadīgšanai, līdz pat 20 dienām. Te jāraugās, kādi ir laikapstākļi, nokrišņi un temperatūra, kas katru gadu ir atšķirīgi. Viena no galvenajām agrās sējas priekšrocībām ir pietiekams augsnes mitrums, kas nepieciešams augu attīstībai, kā arī garāks veģetācijas periods, augstākas sausnes un cietas satura ieguvēji. Tomēr jārēķinās arī ar pavasara salnu iespējamību. Nevēlama ir arī aizkavēta kukurūzas dīgšana vēsos pavasaros, jo tā palielina sēklu bojājumu un slimību risku. Vēlāk, maija beigās sēta kukurūza sadīgst un attīstās straujāk, līdz ar to labāk konkurē ar nezālēm. Arī salnu risks ir mazāks. Izsējas norma. Latvijā audzējumiem hibrīdiem pamatā ir robežās no 90 līdz 100 tūkstošiem dīgstošu sēklu uz 1 hektāru. Izsējas norma ir cieši saistīta ar kukurūzas agrīnumu un izmantošanas veidu. Arvien plašāk agrīnās kukurūzas tiek izmantotas graudu un vālīšu skābarības ieguvēji. Tad izsējas norma tiek samazināta, lai nodrošinātu kukurūzai labāku apgaismojumu un ātrāku vālīšu nogatavošanos. Selekcionāru ieteiktā izsējas norma uz 1 hektāru optimālai ražai. Agrīniem hibrīdiem FAO 140 līdz 190, graudiem vālītēm 85 līdz 90 tūkstoši, skābarībai 100 līdz 120 tūkstoši. Vēlākiem hibrīdiem FAO 210 līdz 240, graudiem vālītēm 80 līdz 85 tūkstoši, skābarībai 80 līdz 90 tūkstoši. Kopumā, piemērojot izsējas normu, jācenšas saglabāt līdzsvars starp vēlmi iegūt pēc iespējas lielāku ražu no platības vienības un novācamās ražas kvalitāti. Jāatceras, ka kukurūza ir gaismas prasīgs augs un sabiezinātā sējumā vienmēr cietīs ražas kvalitāte. Kvalitatīva sēja, labi sagatavotā un hibrīdam piemērotā augsnē ir viena no galvenajām panākuma atslēgām kukurūzas audzēšanā. Kukurūza tiek sēta ar precīzās izsējas sējmašīnām, kur rindstarpu attālums pārsvarā ir 70 līdz 75 cm. Atbilstoši vēlamai izsējas normai tiek aprēķināts nepieciešamais attālums starp augiem. Sējas dziļumu kukurūzai iesaka 3 līdz 5 cm atkarībā no augsnes. Ievērojot klasisko likumsakarību, smagākās augsnēs sējam seklāk, bet vieglākās augsnēs dziļāk. Sējas dziļums būtiski ietekmē sadīgšanas ātrumu. Tāpēc ļoti svarīgs ir arī ne tikai atbilstoši izvēlēts sējas dziļums, bet arī vienmērīgs tā nodrošinājums visā laukā. Tas panākams ne tikai labi noregulējot sējas tehniku, bet arī kvalitatīvi sagatavojot augsni. Būtiskākais par kukurūzas kopšanu. Ļoti svarīgs kukurūzas kopšanas darbs Latvijas apstākļos ir nezāļu ierobežošana. Augsne ir bagāta ar nezāļu sēklām, un kukurūzai ieteicamā augsnes kultivācija tās atmodina. Nezāļu ierobežošana jāveic savlaicīgi, 2 līdz 5 lapu stadijā, jo tās ne tikai patērē nepieciešamo ūdeni un barības vielas, bet arī rada noēnojumu gaismas prasīgajai kukurūzai. Jāņem vērā, ka kritiskais periods, kad nevajadzētu lietot herbicīdu, kukurūzai ir 6 līdz 10 lapu stadija. Tad veidojas vālīšu aizmeķi.
Herbicīda radītais stress var izpausties ne tikai kā auga augšanas un attīstības ievērojama palēnināšanās uz vairākām dienām. Tas var ietekmēt arī katram hibrīdam raksturīgo vālītes lielumu un sēklu daudzumu vālītē. Lai iegūtu labas ražas, kukurūzai nepieciešams daudz barības elementu. Tāpēc augstu ražu iegūšanai ļoti svarīga ir mēslojumu lietošana atbilstoši augsnes analīzēm. Kukurūza ir atsaucīga arī uz kūtsmēslu vai digestāta lietošanu. Laiks novākt ražu. Kukurūzu Latvijā tradicionāli novāc septembra beigās, lai iegūtu pēc iespējas lielāku sausnas ražu. Pētījumos Latvijā esam pārliecinājušies, ka cietes saturs sausnā ir cieši saistīts ar sausnas saturu kukurūzas zaļmasai. Jo augstāks ir sausnas saturs ražas novākšanas laikā, jo lielāks ir arī cietes saturs sausnā. Optimālais sausnas saturs kvalitatīvas skābarības ieguvēji tiek minēts 28 līdz 35%. Plānojot novākšanas laiku, vēlams atzīmēt kukurūzas ziedēšanas fāzi, kad kukurūzas augam ir pilnībā redzama skara un kukurūzas vālītei drīksnes. Vēlamā novākšanas gatavība skābarības sagatavošanai iestāsies 40 līdz 47 dienas pēc ziedēšanas. Kukurūzas novākšanas augstums tradicionāli ir 15 līdz 20 cm. Tomēr to var pļaut arī augstāk, pat 50 līdz 70 cm. Kukurūzas novākšanas augstuma maiņu var izmantot, lai regulētu iegūstamās skābarības ražu un kvalitāti. Domājot par kukurūzas sēklu iegādi jaunai sezonai, noteikti iesakām izvēlēties tikai tādus hibrīdus, kuri ir pārbaudīti vietējos audzēšanas apstākļos. Ieskaties Sēklas LV plašajā sortimentā un jautā padomu mūsu agronomiem. Piedāvājam kukurūzas sēklas no zināmiem Eiropas selekcionāriem – Oseva, Syngenta, Lidea – par pievilcīgām cenām. Kas ir būtiski? Visi hibrīdi ir pārbaudīti izmēģinājumos vai ražošanas apstākļos Latvijā un Igaunijā, nodrošina stabilu ražu un nav ģenētiski modificēti. Ekskluzīvs jaunums šogad – 3 kukurūzas hibrīdu sēklu maisījums maksimālai ražai, drošībai un stabilitātei.